Var jau būt, ka kāds no jums atnāca uz šīs dienas pasākumu ar kādu vienkāršu jautājumu, un jūs te sēžat jau stundas 5, 6 un visu laiku domājat, kad es neko no šitā visu nesaprotu. Tiešām tik daudz un tik sarežģīti un tik daudz skaita, bet es taču atnācu vienkārši, lai uzzinātu, kāds ir efektīvākais veids, kā siltināt manas ēkas fasādi, vai ne? Ja jums tik vienkārši bija tas šīs dienas galvenais jautājums, tad mēs ceram, ka ar pašu pēdējo prezentāciju šīs dienas mēs uz šo jautājumu atbildēsim. Un to mums sniegs viens no šī pasākuma lielajiem sadarbības partneriem, kuru mēs līdz šim satikām visur citur telpā, bet tagad arī satiksim uz šīs skatuves, un tas ir Saint-Gobain, un tas ir Andris Lujāns. Sagaidām ar aplausiem šīs dienas pēdējā prezentācija tur augšējā stāvā. Tur bieži vien ir augstāks, tāpēc mums taču ir jāzina, kā tad padarīt to telpu tur siltāk, vai ne? Jā. Pilnīgi noteikti piekrītu. Labdien visiem! Mana tēma, šodien varbūt būs mazliet vairāk tāda tehniskākā, pāriesim no politikas jau pie tehniskiem risinājumiem un pastāstīšu par to, kā tad siltināt ēkas un tieši to darīt ar ventilējumām fasādēm un kāpēc to darīt ar ventilējumām fasādēm. Ko tad mēs šobrīd daudzdzīvokļu ēkas siltināšanā konceptuāli redzam? Noteikti liels vairums un dominants ir apmestajām fasādēm, kas izmaksu ziņā noteikti ir tāds optimālākais risinājums. Ventilējumās fasādes nav noslēpums, tās ir dārgākas, bet tām ir daudz un dažādas priekšrocības, kāpēc izvēlēties šo risinājumu tieši fasādes siltināšanā. Un par tām arī vairāk pastāstīšu tālāk. Kāpēc tad izvēlēties ventilējumo fasādu? Pirmkārt, tā nodrošina aizsardzību pret karstumu. Šeit attēlā var redzēt ar pelēko krāsu pamatsiena, esošā siena, dzeltenais siltumizolācijas slānis, ar zilo tātad ventilējumā šķirkārte un melnā krāsa ārējā apdare. Ārējā apdare pasargā iekšpusē esošo sienu no tieši saulstars ietekmes, un arī ventilējumā šķirkārte nodrošina gaisa kustību. Tātad augstais gaiss pieplūst no apakšas, siltais ceļās uz augšu, un attiecīgi tādā veidā arī tiek samazināta iekšpusē esošo slāņu pārkaršana. Otra lieta – aizsardzība pret nokrišņiem. Tātad ārējā apdare pasargā iekšpusē esošos siltumizolācijas slāņus no mitruma ietekmes. Tātad no sniega, no lietus. Siltumizolācija nesamirkst, nezaudē siltumtehniskās īpašības, un attiecīgi mums vienkārši ir mazāki apkures rēķini. Trešā lieta – ēka kopumā ir ilgmūžīgāka, jo it sevišķi gadījumos, ja esam izvēlējuši siltumizolāciju no minerāla vats mūsu ēkai, tad šis materiāls ir tvaiku caurlaidīgs. Ja konstrukcijā ir kaut kāds mitrums, tas gluži vienkārši spēj žūt arī uz ēkas ārpusi, tātad uz ventilējumā šķirkārtas pusi. Un kopumā tad ēka ir ilgmūžīgāka. Es teiktu, ka viens būtisks faktors ventilējumai fasādē, viena no būtiskākajām priekšrocībām, tā ir būvniecības iespējas pie jebkuras temperatūras. Tad mums nav jāgaida nekādas konkrētas laikapstākļus, sniegs, lietus, savā ziņā tas varbūt arī netraucēs. Vienkārši nav slapjo procesu, nav ūdens, nekas nevar sasalt, droši varam veikt darbus ziemas laikā. Piektā lieta, vispievilcīgākā noteikti pašiem ēkas iemītniekiem un garām gājējiem. Šobrīd tirgu ir pieejami daudz un dažādi apdares risinājumi. Tātad dažādi paneļi, flīzes. Ja kāds grib, ir iespējams arī realizēt ventilējumu apmesto fasādi, ko šobrīd ekrānā var redzēt kreisajā pusē apakšējā stūrī. Tā kā kopumā ir diezgan daudz priekšrocību, varētu saukt vēl, bet šīs varētu teikt ir tāds galvenās, kāpēc izvēlēties šo risinājumu. Tagad es gribētu no savas puses varbūt ieskicēt konkrēti jau kā izskatās siltināšanas risinājums ventilējumās fasādes gadījumā. Konceptuāli, ko mēs varam darīt? Viena slāņa siltumizolācijas risinājums vai vairāk slāņa siltumizolācijas risinājums. Šīs ir tās iespējas ventilējumu fasāžu gadījumā. Viens siltumizolācijas slānis izskatās sekojoši, tātad tas nodrošina ēkai siltumizolāciju un arī vēja aizsardzību. To mēs stiprinām vienkārši ar siltumizolācijas dibeļiem, un varētu teikt, tāda galvenā priekšrocība šim risinājumam ir ātrais montāžas process. Tātad ir viens siltumizolācijas slānis, ātri saliekam loksnes, un ēkai ir nodrošināta siltumizolācija. Savukārt, ventilējumās fasādes vairāk slāņu siltināšanas sistēmas gadījumā sistēma izskatās sekojoši.
starp metāla karkasu, kas nes apdari. Mums tiek stiprināta pirmā lieta, kas nāk, ir elastīgā izolācija. Elastīgā izolācija labi piekļaujas pamatsienai, tad elastīgo izolāciju vienmēr pēc nosacījumiem ir jāpasargā ar vēja aizsardzību. Un tas, ko mēs ieteiktu izmantot vairāk, varbūt būtu tieši pretvēja minerālvātas, vēja aizsardzības loksnes, kas tad pasargā gaisa plūsmu caur elastīgo izolāciju. Un tātad nodrošina vēja aizsardzību un līmētas ar šujlentām nodrošina arī aizsardzību pret nokrišņiem ēkai stāvot bez ārējās apdares. Tā kā konceptuāli šis ir tāds labākais risinājums, kas nodrošina vairākas funkcijas un vairākas priekšrocības. Tas, kas būtu jāņem vērā jau pie pretvēja minerālvātas izvēles, ir sekojošais. Tad apkopots tabulā šobrīd tirgu un kopā būvniecībā ventilējumās fasādēs mēs varam saskarties ar risinājumiem, kuriem ir stiklšķiedras pārklājums tieši pretvēja izolācijai, pretvēja minerālvatai, un ir speciāls pārklājums, kuru var līmēt ar šuju lentām. Tad labajā pusē šis ir speciālais, pa kreisi ar stiklšķiedru. Ja mēs definējam vēja aizsardzības apjomu, tad ar stiklšķiedru pārklājumu varam definēt kā labu vēja aizsardzības risinājumu un siltumizolāciju. Savukārt ar speciālu pārklājumu tas jau ir tāds labākais risinājums un ar vārdiem sakot izcils vēja aizsardzības risinājums. Tas, kur ir tās atšķirības, ir tieši šī līmēšana ar šuju lentām. Tātad stiklšķiedru mēs nevaram pēc tehnoloģijas līmēt ar šuju lentām, un bieži vien ar šo ir problēmas jau reāli pie būvniecības, kad būvuzraudzība liek līmēt, bet materiāls ir tāds, kuru nevar līmēt. Un tad ir jautājumi, ko mēs varam darīt. Tāpēc ir svarīgi šo ņemt vērā jau laicīgi. Nu un vēl minerālvats ar speciālo pārklājumu nodrošina aizsardzību, jau iepriekš minētu aizsardzību pret nokrišņiem līdz pat 6 mēnešiem jēga stāv bez ārējās apdares. Tā kā tās ir nianses, kas ir jāņem vērā pie pretvēja izolācijas izvēles un saskaroties ar ventilējumām fasādēm, bet kopumā ir sevišķi daudz dzīvokļu apbūvē, daudz stāvu apbūvē. Tas risinājums, ko gribētu ieteikt un rekomendēt, ir tomēr izvēlēties šos speciālos pārklājumus, kurus var līmēt ar šuju lentām, un attiecīgi tas nodrošina ne tikai siltumizolāciju, bet arī vēja aizsardzību un, kā tikko noskaidrojām, aizsardzību pret nokrišņiem līdz pat 6 mēnešiem jēga stāv bez ārējās apdares. Tad šeit skaisti attēlā var redzēt, kā lietus pilītes paliek uz vēja aizsardzības minerālvātas loksnes un netiek tālāk iekšā siltumizolācijas slāņos, kas ir dziļumā tālāk. Nu, lūk, rezumējot, kādas tad kopumā ir vairāk slāņu siltināšanas sistēmas priekšrocības. Pirmkārt, tās ir optimāls izmaksas tieši siltumizolācijas materiāliem. Tātad vairāk slāņu siltumizolācija, ja mēs skatāmies tabulā salīdzinot ar vienu slāņu siltumizolāciju, abiem risinājumiem vienāda efektivitāte, siltuma caurlaidības koeficients 0,16, siltumizolācijas biezums vienāds, var sakot, 2 vienādi risinājumi, kas nodrošina vienādu efektivitāti. Bet tīri materiālu izmaksu ziņā šis te vairāk slāņu risinājums būs par 4 eiro lētāks kvadrātmetrā nekā viena slāņa siltumizolācija. Otrs, jau iepriekš pieminēju, ka elastīgā izolācija, kas ir pirmais slānis, kas pieskarās esošai sienai, labi piekļaujas pamatkonstrukcijai. Tātad neveidojas gaisa kabatas, nezūd siltums, nenotiek gaisa kustības starp esošo sienu un siltumizolācijas slāni, līdz ar to kopumā ir energoefektīvāka konstrukcija. Trešā lieta, liekot 2 vai vairākos slāņos siltumizolāciju, mums ir iespēja nosekt iepriekšējās izolācijas slāņa šuves. Līdz ar to iegūstam šo te aizsardzību pret to, ka gaiss iekšpusē, kas ir siltais, tas netiek un nesaskarās ar āra gaisu, un gluži vienkārši attiecīgi atkal mazāk siltuma zudumi, energoefektīvāka konstrukcija. Un arī minerālvātas pretvēja izolācijas noteikti ir efektīvākie siltumizolācijas risinājumi, kas nodrošina arī vēja aizsardzību. Latvijas tirgū pilnīgi noteikti šis tāds efektīvākais risinājums, ja mēs paskatāmies par citiem risinājumiem, ko priekšā šeit varat redzēt, tad, piemēram, pretvēja plēvis skaidrs, ka tām nav nekāda biezuma un siltumizolācijai nekādu pienesumu faktiski šis risinājums nedod vai nepienes. Nu, lūk, tie būtu argumenti, kāpēc tieši šo vairāk slāņu siltināšanas sistēmu
Noslēgumā gribētu padalīties arī ar dažiem piemēriem, kur tad ir realizēta ventilējumā fasāde. Un pavisam svaigi objekti, kur arī projektu vadība šeit redzu konferencē uzturās, tātad Bauskas iela 53, konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā šī gada konkursā šī ēka iegūta 3. vietu, apkurs ietaupījums 45% pēc renovācijas. Ventilējumās fasādes risinājums visnotaļ pievilcīgs. Arī šī gada konkursā ēka Latgales iela 237, 2. vieta, apkurs ietaupījums jau 53, tātad jau labāks rezultāts. Noslēdzošais piemērs no energoefektīvākās ēkas 23. gada konkursa, pavisam 1. vieta, atjaunoto ēku sadaļā Kartupeļu iela 19. Arī visas ēkas šeit manos piemēros ir no Rīgas, tā kā ventilējumā fasāde, un šeit redzat apkurs ietaupījums 60% pēc renovācijas. Tā kā ar ventilējumā fasādēm pilnīgi noteikti iespējams sasniegt labus rezultātus, augstu energoefektivitāti un arī manā skatījumā notaļ panākt estētiskus, pievilcīgus risinājumus. Un vēl viena lieta, ko gribēju padalīties, ir tapis jauns risinājuma katalogs tieši ventilējumā fasāžu siltināšanai. Tiem, kas tiešsaistē vai attālināti skatās, skanējot QR kodu, var pie šī kataloga nonākt. Tiem, kas klātienē, aicināšu pie Isover stendā, ja kādam tas aktuāli, droši nākt un iedosim šo te katalogu jums rokās. Visādi citādi liels paldies par uzmanību. Ja kāds jautājums aizķēries, droši būšu gatavs to atbildēt. Paldies! Paldies Andrim par tik praktisku dienas noslēdzošo prezentāciju. Turklāt, jūs zināt, pēdējiem runātājiem vienmēr ir visgrūtāk. Viņam par 10% grūtāk, viņam par 10% skaļāk aplausus. Sarunāts? Lai viņš dzird. Paldies!